Tāpēc par e-adresēm un e-formām dzirdēsim daudz vairāk no koplietošanas risinājumu departamenta e-adreses nodaļas vecākā sistēma un biznesa procesu analītiķa Kārļa Viļņa Maniņa. Sagaidām ar aplausiem. Sveiks, Kārli! Skatuvi tavā rīcībā. Labdien visiem klātesošiem! Jā, kā jau man iepazīstinājums, esmu Kārlis Viļņs Maniņš un es jums pastāstīšu vairāk par e-adresi. E-adrese biežiem visiem liekas, ka tas ir kaut kāds e-pasts, kā arī Artis iepriekš minēja, bet tā tomēr nav. E-adrese nav e-pasta adrese, tas nav, ka mani sauc tagad Kārlis.Maniņš@Latvija.lv, bet tas nosaukums, kas ir jūsu e-adrese, ir ikvienam, un tas jūs nepamet, kas ir personām, kas ir fizisks personas, tas ir jūsu personas kods. Un visiem tāds ir. Uzņēmumiem tas ir reģistrācijas numurs. Tāpēc ir viegli saprast, ja jums prasa, kas ir jūsu e-adrese, ja jūs esat fiziska persona, jūs zināt, tas ir tas, ko es nesēju līdz katru dienu, tas ir jūsu personas kods, un uzņēmumiem reģistrācijas numurs. Un, ja jums ir aktivizēta e-adrese, ir svarīgi saprast, ko arī bieži kas cilvēkiem bieži jūg, ir tas, ka viņi aktivizē savu e-adresi, bet bieži par to aizmirst. Un tad vēlāk viņā neieiet, un tad attopās, ka viņiem ir izrakstīti kaut kādi nepareizi rēķini un nokavēti termiņi. Tāpēc ir svarīgi saprast, ka ja jūs aktivizējat šo e-adresi, tad pēc noklusējuma šī e-adrese būs jūsu noklusētā informācijas avots, uz kuru iestādes ar jums sazināsies. Tas vairs nebūs e-pasti vai arī vēstules, kas nāks uz jūsu deklarēto dzīvesvietas adresi. Un, šobrīd e-adrese ir paredzēta tieši saziņai ar juridiskām un fiziskām personām ar valsts iestādēm, bet nākotnē tas tiks arī paplašināts, kur arī uzņēmēji un arī iedzīvotāji savstarpēji varēs sazināties, izmantojot e-adresi. Tātad, kāpēc e-adrese? Kāpēc ne e-pasts? Jo e-pasts taču ir ļoti daudzi, mums Gmail, inbox un citi. E-adrese ļauj mums droši sazināties ar savstarpēju un ar valsts iestādēm tikai tāpēc, ka tur mēs nevarēsim redzēt ļaunprātīgu izmantošanu no cilvēkiem, kas ir neīstas personas. Tātad, lai jūs izmantot e-adresi, jūs būsiet reāla persona, jo, lai jūs izveidot e-adresi, jums ir jābūt savam identifikācijas numuram, kas ir jūsu personas kods, un citādāk jūs šo e-adresi nemaz nevarētu izmantot. Līdz ar to mēs atsījājam uzreiz ļaunprātīgu izmantošanu, kur anonīmas personas mēģina ar jums sazināties. Un, protams, arī drošības pakāpe ir ļoti augsta, un mēs principā garantējam to, ka jūsu sensitīvā dati netiks izplatīti ārpus šī portāla, ja jūs paši to neizdarīsiet, protams. Tātad, rūpējoties arī par šo drošo saziņu, mēs esam ieplānojuši no 14. augusta 10. vakarā līdz 16. augustam ieskaitot veikt tehniskos darbus, kurā mēs arī palielināsim un veiksim migrācijas darbus, lai palielinātu tieši drošību. Tāpēc šo tehnisko darbu laikā nebūs pieejams nosūtīt vai saņemt e-adreses ziņojumus, nebūs iespējams izmantot arī e-rēķinus, kā arī aizpildīt un nosūtīt e-formas. Bet aizpildīt e-pakalpojums un pieteikties vienotās pieteikšanas moduli būs iespējams. Līdz ar to, šis pārtraukums būs tieši nedēļas nogalē, tāpēc silti iesakām akūtos darbus, kas ir plānoti šīs nedēļas laikā līdz 14. augustam lūdzu izdariet un neiekavējiet šos e-rēķinu aizpildi uz nedēļas nogali, lai pēc tam nesanāktu pārpratumi. Vairāk par e-adreses statistiku. Šobrīd jau esam diezgan liels pulciņš, vairāk kā 700,000 lietotāji, un arī izsūtītas ziņas ir vairāk kā 33,5 miljoni, kas ir ļoti liels un ievērojams skaits, ņemot vērā, cik maza valsts mēs esam.
Aktīvi mēs jau esam kopš 18. gada e-adrese tieši. Šī ir brīvpiekļuves bezmaksas platforma juridiskām un fiziskām personām ar mūsdienīgu dizainu, pamatfunkcijām, un kas nodrošina arī ērtu darbu ar e-adresi. Un vēlāk arī mēs pastīsimies vairāk par tieši funkcionālām lietām, ko mēs esam ieviesuši ar šo jauno dizainu, kas nāca šogad, kas arī aptver lietotāju piekļūstamību, kā arī pieredzes uzlabošanu tieši lietotājiem sakarā ar mobilo un datoru skatu. Šobrīd ekrānā mēs redzam, kā šobrīd izskatās jaunā e-adrese. Šis ir ziņojums skats. Ja mēs skatāmies pa kreisi, tad mēs redzam galveni, ja pamata informāciju par e-adresi. Tāpēc, ja jums kādreiz piemirstās, kas ir jūsu e-adrese, tur arī jūs varēsiet ieklikšķināt, kāda ir mana e-adrese un izlasīt konkrēto informāciju, kas jums nepieciešama. Un, ja jūs vēlaties detalizētāku informāciju par to, tad jūs varat arī uzspiest uz saites e-adreses iestatījumu. Vēl es gribēju minēt par to, ka šie visi funkcionālie atjauninājumi un uzlabojumi ir tieši iekļauti sadarbībā ar lietotāju atsauksmēm, un ja jūs nezināt, kur iesniegt savu atsauksmi, tad jūs ieiet Latvija LV un kājienē, jeb fūterī, jūs redzēsiet sadaļu noderīgi, un tur būs atsauksme par Latvija LV. Ja jūs uz šīs saites uzspiedīsiet, jums atvērsies arī forma, kur jūs varēsiet iedot arī savu atsauksmi, kā arī paust savu viedokli par kaut kādu risinājumu, kas jums patīk vai nepatīk, un arī, ja jūs vēlaties kaut ko uzlabot, tad mēs iesakam šo formu aizpildīt, lai mēs pēc tam analizējot nākotnes uzlabojumus, varētu arī iekļaut kādu no jūsu ieteikumiem. Un atpakaļ pie e-adreses, vidējā skatā ir testa attēls, kur es attēloju pašu saņemto ziņojumu skatu. Šeit var redzēt, ka ir 3 atvērti ziņojumi, kas ir ļoti uzskatām, un pēdējais 4, kas ir vēl neizlasīts, neatvērts ziņojums. Šobrīd ir pamata informācija ir iekļauta neapskatot šo ziņojumu, bet, lai, protams, mēs aicinātu arī visus iepazīties ar pašu ziņojumu saturu, jo tas ir konfidenciāls un nekur citur netiek izpausts arī metadatos. Vēl par ieteikumiem, kā veidot pašu saturu un tematu, to mēs pieskarsimies nākamajā slaidā. Un labajā pusē jūs varat redzēt, jo jūs atverat pašu ziņojumu, tad jums parādīsies temats, saturs un paslēptas arī ir detaļas, jo bieži cilvēkiem šīs detaļas nav tik svarīgas, bet ja jūs vēlaties zināt papildus informāciju par savu ziņojumu, kas ir ziņojuma status, laiks, ziņojuma ID, kas ir ļoti svarīgs, ja jūs vēlaties šo ziņojumu tālāk stāstīt, ka jūs šo ziņojumu esat nosūtījuši, bet neesat saņēmuši atbildi par viņu, tad šis ziņojuma ID būs ļoti svarīgs tālākai izpētei. Vairāk par datu minimizācijas principu, kā arī komerc noslēpuma aizsardzības likuma. Mēs neiesakām iekļaut tematā personas datus, jo tas būs publiski pieejams, jo ja jūs nosūtīsiet iestādē kādu no ziņojumiem, un ja jūs ietversiet tematā kādu sensitīvus datus par sevi, tad visticamāk par to zinās ļoti daudzi, jo metadatos temats ir pieejams. Bet pats saturs ziņojumam un tā pielikums, protams, ir šifrēts, un tas nav pieejams kā tikai jums kā sūtītājiem un adresātam, kas šo ziņojumu arī izlasīs. Tātad par aizliegtajiem simboliem tas ir domāts tieši par pielikumiem, jo ziņojumam var pievienot pielikumu, un pielikumā, protams, šo nosaukumu vajag izvēlēties konkrēti bez aizliegtajiem simboliem, un lai pazeminātu risku, kad šis pielikums netiks augšupielādēts, mēs ieteiktu arī izvairīties no garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm un atstāt vietā izmantot apakšsvītras. Tādā veidā arī nodrošināt, ka šis pielikums tiks korekti pievienots. Nākamais
par vairāk asociēts tieši iestādēm par masveida paziņojumiem, jo, kā mēs zinām, ja šis masveida paziņojumi notiek, tad tie notiek tūkstošos, un auditorija ir diezgan plaša, tāpēc mēs gribam būt lietas kursā par šo masveida apziņošanu, un mēs gribam arī nodrošināt, ka katrs no lietotājiem, kam šis ziņojums būs nepieciešams, arī saņems šo ziņojumu. Tāpēc mēs aicinātu jau 5 dienas iepriekš sazināties ar mums, rakstot uz atbalsts.gov.lv, norādot mērķi, viena ziņojuma apjoma, kas ir saturs, kopējais ziņojums skaits, adresātu grupa, kā arī izsūtīšanas datums, lai mēs varētu no malas skatīties, vai tiešām visi ziņojumi ir aizgājuši veiksmīgi. Tālāk par Latvija LV statusiem bieži sanāk dzirdēt no lietotājiem, kad viņi nezina, vai adresāts šo ziņojumu ir saņēmis vai nav saņēmis. Un nekādīgi nevar saprast. Un tāpēc es arī vēlējos mazliet vairāk pastāstīt par ziņojumu statusiem, jo tas jums kā ziņojumu nosūtītājiem ir jāuzrauga un jāpārliecinās, vai tiešām šis ziņojums ir nosūtīts. Tātad pirmais status ir apstrādē. Tas nozīmē, ka jūs kā ziņojums sūtītājs nosūtat šo ziņojumu, bet šis ziņojums vēl nav saņēmis adresātu. Tas iestāde, kam šis ziņojums ir adresāts, vēl nav viņu saņēmis, jo šajā vietā notiek ķēdīte, kur jūs šo ziņojumu atsūtat uz mūsu sistēmu, viņa tiek uzkrāta sarakstā, un pēc tam pati iestāde ar savu dokumentu vadības sistēmu nāk pakaļ šim ziņojumam šifrētā veidā un nosūta konkrētai iestādē, lai pēc tam šī iestāde savā sistēmā šo ziņojumu var apstrādāt. Tad, kad tas ir izdarīts veiksmīgi, parādīsies status piegādāts. Un ar šo piegādāts jūs uzreiz varat saprast, ka ziņojuma adresāts veiksmīgi šo ziņojumu ir saņēmis. Ja tomēr jums parādās neaizsūtīts status, kā redzam pēdējais, tad tas visticamāk nozīmē, ka jūs no savas puses izdarīs pilnībā visu, lai šo ziņojumu nosūtītu, bet šeit jau ir maza tehniska problēma, iemesli var būt dažādi, bet iestāde nav pagavusi šo ziņojumu izgūt, vai arī viņiem ir bijušas kādas tehniskas problēmas, ka viņi šo ziņojumu nav varējuši saņemt. Visticamāk, kad iestāde jūs pēc tam arī aicinās šo ziņojumu nosūtīt atkārtoti, bet tas tāpatās paliks jūsu paskastītē, kā neaizsūtīts ziņojums. Līdz ar to, ja kādā veidā jums vajadzēs pierādīt to, ka jūs šo ziņojumu esat nosūtījis, tad tieši ar šo nosūtīto status neaizsūtīts jūs pierādīsiet, ka ziņojums no jūsu puses tiks aizsūtīts un kad vaina nav jūsu pusē. Ja jūs vēlaties vēl detalizētāku informāciju par pašu ziņojumu, tad ieejot pašā ziņojumā, jūs redzēsiet papildus detaļas. Tas bija arī tas, ko es sākotnēji stāstīju, kad zem detaļām slēpsies arī vairāk informācijas par pašu ziņojumu. Un šeit ir daži no statusiem, kas ir pirmais nosūtīts, bet nav piegādāts. Tas ir tas status apstrādāts, ja jūs šo ziņojumu nosūtat iestādē, sākumā viņš parādīsies šādā statā, ka viņš šobrīd vēl nav piegādāts, bet no jūsu puses viss ir izdarīts. Tad ir nokavēta piegāde, tas jau ir, kad pat iestāde adresāts nav saņēmis šo ziņu, jo mēs savā sistēmā šo ziņojumu arī neturam mūžīgi. Šis ziņojums ir konkrētā laikā iestādēji jāizgūst, pretējā gadījumā piegāde būs nokavēta un ziņojums netiks saņemts. Tādā veidā mēs rūpējamies par to, lai sistēma darbotos efektīvi un ātri. Un tad status piegādāts ir, kad ziņojums ir veiksmīgs saņemts. Tad vairāk par uzlabojumiem arī e-adresē, kas sācis ar jauno dizainu. Bieži cilvēki nesaprata, kas ir viņu e-adrese, un e-adreses iestatījumos var redzēt īsi un kodolīgi, vai viss, kas ir nepieciešams jūsu e-adreses aktivizācijai, ir izdarīts. Ja kādā no šīm lauciņiem parādās sarkans aplīts, krustiņš, tas nozīmē, ka kaut kas līdz galam tomēr nav izdarīts. Un, iziesim mazliet cauri visām šīm 3 darbībām, lai mēs tiešām saprastu, ko tas nozīmē. Tātad sākumā ir
konfidenciāla informācija, kas ir jūsu e-adreses zem zvaigznītēm. Protams, jūs to varat apskatīt katrs savā profilā. E-adreses iestatījumi ir kreisajā pusē izvēles joslā. Jūs redzēsiet, tur būs e-adreses iestatījumi. Tātad e-adrese ir aktīva. Tas nozīmē, ka e-adrese ir aktivizēta, jums ir aktīva šī paskastīte, un jūs esat jau saņēmis paziņojumu par aktivizētu e-adresi arī no mums. Un šeit tas parādīsies ar zaļu tekstīti, kad tā tiks aktivizēta. Blakus ir poga arī deaktivizēt. Protams, tāda iespēja pastāv, jūs e-adresi varat arī deaktivizēt, taču jābūt ir ļoti uzmanīgam ar šo pogu, jo ja jūs viņu nospiedīsiet, tad nākamās 24 stundas jūs vairs viņu nevarēsiet aktivizēt. Līdz ar to jūs nevarēsiet viņu izmantot, jūs nevarēsiet saņemt vai nosūtīt šos ziņojumus. Tāpēc mēs jau ieteiktu šo e-adresi paturēt aktīvu. Nākamais ir e-pasta status. Šis ir arī tāds mulsinošs moments, jo daudziem cilvēkiem e-pasta adrese ir ievadīta, taču vēl projām tur rādīts, ka e-pasta status ir sarkans, līdz ar to līdz galam nav izpildīts. Tas nozīmē, ka jūs savulaik pirms pāris gadiem kaut vai esat ievadījuši šo e-pasta adresi, bet jūs viņu nesat apstiprinājuši. Ko tas nozīmē? Tad mūsdienās ir tā, ja jūs ievadat šo e-pasta adresi, jūs saņemat arī paziņojumu savā e-pastā, ka jums ir jāievada šis konkrētais kods, lai pierādītu, ka šī e-pasta adrese pieder tieši jums. Jo bieži ir sanācis, kad jūs savā e-pasta adresē, piemēram, saņemat neeksistējušu paziņojumu no mums, ka jums ir ienākusi kāda ziņa e-adresē, bet tad jūs ieiet savā paskastītē un jūs saprotat, ka šī ziņojuma tur nemaz nav. Un tas ir visticamāk tāpēc, kad kāds cits cilvēks ir norādījis jūsu e-pasta adresi, un šis paziņojums nāk uz to e-pasta adresi. Tāpēc ir ļoti svarīgi tieši savu e-adresi apstiprināt, tādā veidā pierādot, ka šī e-pasta adrese pieder jums. Un arī paziņojumi par e-adreses ziņojumiem, tas ir atsevišķs tekstīts, kurā ja jūs gribat saņemt šos paziņojumus par jaunu ziņojumu, jo visticamāk katru dienu e-adresē, ja jūs neiesiet, bet e-pasta notification jau jums ir iestatīti, un noteikti, ja jums ienāks paziņojums e-pastā par to, ka jums ir kāds jauns ziņojums, tad jūs noteikti arī šo ziņojumu arī e-adresē apskatīsiet. Un šeit ir arī sadaļa mainīt profila iestatījumus, kreisajā pusē tas arī noteikti izvēles joslā ir pieejams, un tur jau būs detalizētāka informācija par visiem šiem statusiem un ķeksīšiem, kā jūs varat savu e-pastu apstiprināt un citas darbības. Un nu jau vairāk par izstrādāto funkcionalitāti, ko mēs esam izdarījuši sadarbībā ar lietotāju ieteikumiem. Un pirmā no tā ir izlases funkcionalitāte. Sākumā es izvēles skatā nepastāstīju par to, ka šeit ir pieejami vairākas iespējas. Dažas no tām ir pamatfunkcijas, kas ir dzēst un arhivēt, bet ir nākuši klāt vēl pogas, kas ir pievienot izlasē un izņemt no izlases. Šī funkcionalitāte ir balstīta uz to, ka es kā lietotājs, ja man ir daudzi ziņojumi un es sadarbojos ar konkrētām iestādēm, es gribu viņas grupēt šajās iestādēs. To var izdarīt arī manuāli, izveidojot pašu mapīti, kas ir pēc tam būs pieejama kreisajā izvēles joslā saņemto izlase. Un šajā mapītē iezīmējot arī ziņojums, kā jūs redzat, kreisajā pusē rādīts test 2, esmu pievienojis šo ziņojumus pie testa mapītes, līdz ar to mēs varēsim atrast arī šos visus ziņojumus tieši testa mapē. Manuāli tas ir izdarāms, atķeksējot un nospiežot pogu, pievienot izlasē. Tieši tāpatās arī izņemt ir, jūs ieķeksējat konkrēto ziņojumu un izņemat to no izlases. Bet, protams, kad manuāli jau jebko pievienot izlasē, es gribu kaut ko automatizēt, es gribu kaut ko es varu vienkārši ieiet savā e-adresē, nospiest pogu uz savas mapītes, atverās viņa, un es zinu, ka visi konkrētie ziņojumi būs tieši no šīs iestādes. Tātad e-adreses izlases iestatījumos šādu funkciju arī var izdarīt. Un viss, kas ir jāizdara,
ir jāieiet iekšā izlases mapes rediģēšanā, un šeit jūs varat redzēt, ka šeit ir iespējams norādīt reģistrācijas numuru. Tas nozīmē to, ka ja jūs pievienosiet reģistrācijas numuru no konkrētas iestādes, tad automātiski visi ienākošie ziņojumi, kas jums ienāks no šīs iestādes, tiks automātiski pievienoti konkrētajai mapītei. Līdz ar to jums manuāli viņus katru reizi nevajadzēs pievienot. Jā. Un visas mapītes var apskatīt. Šeit redzams, ka pie iestatījumiem arī ir e-adreses izlases pārvaldība. Jūs varat reģiģēt šīs mapes, jūs varat mainīt mapju krāsas, reģiģēt vai arī tās dzēst. Tālāk par meklētāju. Meklētājs kādreiz Latvijā e-adresē bija gaužām bēdīgs, un ar to nevarēja atrast konkrētos ziņojumus, ja jums tādi ir ļoti daudzi. Tā bija liela sāpe, tāpēc mēs šo arī esam uzlabojuši un pilnveidojuši, veicot krasas izmaiņas tieši meklēšanā. Un šobrīd meklēt jūs varat pie kādiem nosacījumiem. Visvairāk jau noteikti izmanto vienkārši ievedot konkrēto frāzi meklētājā, un tas tiks atrasts. Kādreiz nevarēja saprast, pēc kā viņš īsti meklē. Tad šobrīd, ja jūs ievedat kādu frāzi no temata, jūs redzēsiet, ka tas ieskrāsoties ar dzeltenu krāsu, un jūs to varēsiet arī atrast pēc konkrētas frāzes. Ja jūs vēlaties arī atrast konkrētu ziņojumu pēc iestādes nosaukumu, tad jūs arī varat ievadīt šīs iestādes reģistrācijas numuru, un tas arī tiks attēlots. Un ja jūs vēlaties arī paplašinātu meklēšanu, tad šeit jūs varēsiet redzēt, ka jūs varat meklēt arī ziņojums no konkrēta datuma, vai tas ir šomēnes vai šogad, ar pielikumu vai bez tā, vai tas ir nelasīts vai nē. Un, ja jūs tomēr gribat noņemt visus filtrēšanas mehānismus, tad jums būtu jānospiež uz pogu atjaunot sarakstu. Līdz ar to, lai nebūtu tā, ka jūs uzlikuši savu ziņojuma meklēšanu uz šodien, jums rādās šodienas ziņojumi, bet jums ir ienācis ziņojums jau vakar, un tad jūs domājat, vai jūsu ziņojums kaut kur nav pazudis. Ir iespēja arī pilnvarot kādu citu veikt darbības savā profilā. Ja tā ir fiziska persona, tad pilnvarot var tikai apskatīt šo ziņojumu, un tas ir pieejams arī kreisajā izvēles joslā pilnvarojumi. Šajā pilnvarojumā jūs varat izvēlēties pilnvarot jaunu personu. Tur jums būs jāievada personas dati par šo konkrēto cilvēku, kas būs vārds, uzvārds, personas kods un tiesības, kuras jūs viņam vēlēsieties piešķirt, un arī, protams, termiņš, uz kuru laiku. Šādā veidā jūs varat pilnvarot sevi, apskatīt savu vecāku e-adresi un sakot līdzi, ja viņiem tur kaut kas ir ienācis, piemēram, un gadījumā, ja kaut kas ir un ir nepieciešama kaut kā tālāk darbība no jūsu vecāku puses, piemēram, tad jūs tās varat arī kopīgi veikt, tādā veidā nepalaižot neko garām. Un vēl, kam es gribu pieskarties, ir pašas e-formas. Ar jauno dizainu e-formas arī ir, jau viņām ir vairāk, jaunajam dizainam ir vairāk kā gads, bet, protams, mēs ejam laikam līdzi, un tieši digitalizācija ir tas, kas mūs lika šīs e-formas pilnveidot un attīstīt vairāk, lai tas būtu pēc iespējami vienkāršāks. Jo, ja kādreiz mēs gājām iestādes mājaslapā, lādējām PDF vai Word dokumentus ar kaut kādu iesniegumu, kuru mums vajag aizpildīt, pēc tam parakstīt, pēc tam meklēt, kur nosūtīt viņu, tad tas bija laikietilpīgi. Šobrīd mēs esam izstrādājuši jau mehānismu, kad iestādes izveido savu digitālo e-formu, kas ir digitāls iesniegums, kuru jūs varat mierīgi ar viena klikšķa palīdzību nospiest un ieiet šajā e-formā un automātiski aizpildīt, un pie sūtīšanas tā tiks nosūtīta kā parasts ziņojums iestādei ar pielikumu. Līdz ar to visi tie kauliņi jau būs izdarīti. Un ar jauno dizainu mums vairāk skar tieši pašas iestādes, jo
ar izvēles jostu, kas nāca klāt kreisajā pusē, e-formas tika sašaurinātas. Un, protams, mums ir arī šim jaunajam dizainam jāadaptējās. Un laikam līdzi ejot, mēs vairs negribam ieviest masīvās tabulas ar 5 kolonnām, kur viss ir saspiests un nevar īsti saprast, kas tur ir rakstīts un no kā izvēlēties. Tāpēc, tad, kad šo rīkļos e-formu lauku sašaurināja, tad šīs 4 kolonnas no jau tā saspiesta jau kļuva vēl saspiestākas. Un tāpēc šeit es gribēju vairāk iniciēt to, ka tas ir izdarāms arī vienkārši un ar loģiku, loģiskiem nosacījumiem. Starp citu, ja jums šis kā iestādes e-formu veidotājiem būs svarīgi, tad jūs arī rakstot uz atbalsts@vda.gov.lv varēsiet pieprasīt arī šo e-formu. Es jums viņu mierīgi varēšu arī pārkopēt, un jums būs pieejams šīs mehānisms. Kā tas darbojās? Es esmu uztaisījis loģiku, kurā ir izkrītošā izvēlne, kas ir transportēšanas klase, kuru jūs varat ieķeksēt vairākas darbības, vai tas būtu 1, 2, 3 vai cits, kā piemēram. Un katrā reizē, kad es ieķeksēju kādu no transportēšanas klasēm, atvērsies jauna sadaļa. Līdz ar to klienta pusē viss būs minimizēts tieši tā, kā tam būtu jābūt, lai pēc iespējas parādītu mazāku informāciju un attēlot tieši to informāciju, kas pašam e-formas aizpildītājiem ir svarīga. Un šajā gadījumā, ja es nospiežu 1, man atverās tabula, kas īstenībā ir vienkārši vienas tabulas rindiņa. Šobrīd izskatās, ka tas vienkārši ir ievadas dati, un nevarētu nekas liecināt par to, ka tā ir tabula, bet lietotājiem aizpildot šo tabulu, saglabājot tā būtu kā vienā tabulā pirmā rinda. Ja es spiežu pēc saglabāt, kad es uzrakstu pirmo rindu, spiežu pogu pievienot, tad sāksies otra rinda. Protams, pēc saglabāta ziņojuma jūs varat to ierakstu arī rediģēt, un kā jums patīk. Un gala rezultāts būs šāds, kur tas PDF failā jau izskatīsies kā parasta tabula. Šeit jūs varat redzēt, ka es esmu izveidojis 2 tabulas, proti es nospiedu iepriekšējā slaidā 1 un 2, man izvadījās 2 tabulas. Katrā no viņām es aizpildīju par 2 rindiņām, lai ir uzskatāms, kā tas tiks attēlots PDF failā. Līdz ar to var saprast, ka varbūt no klienta puses neizskatās, ka tā būs tabula. Plus vēl, ja lietotājs šo e-formu mēģinās aizpildīt caur telefonu, tad tā būs vienkārši izdarām ar pirkstu kombināciju, nevis ar to, ka viņam vajadzēs šo tabulu klikšķināt ar pirkstu katrā no mazajām rūtiņām, kas tā bija kādreiz. Jā. Un, protams, ejot laikam uz priekšu, mēs arī taisamies tālāk uzlabot e-formas un arī e-adresi. Tāpēc es jums teikšu paldies. Un jautājumi. Prezentāciju, aplausi Kārlim. Un es tev apsveicu, tu esi absolūtais čempions. Jautājumi tev ir visvairāk. Mums ir labā ziņa, mums ir arī laiks, lai uz tiem arī palūkotos. Jautājumi ir arī gaužām tehniski jautājumi. Es pieļauju, ka uz tiem atbildes varētu sniegt arī kolēģi rakstiski, kaut vai turpat slaido platformā, jo ar tīri tehniskiem jautājumiem mums laikam būs grūti, ja šobrīd nevaram parādīt arī uz ekrāna, bet ir arī tādi lielāki, plašāki jautājumi. Populārākais jautājums šobrīd, kam obligāti ir e-adrese par valsts un pašvaldības iestādēm, viss ir skaidrs, bet kā ar citiem? Piemēram, ir komersanti, kuriem nav aktīva e-adrese, viņiem tā ir obligāta? E-adrese no 23. gada uzņēmējiem, juridiskām personām ir obligāta, bet, kā jūs zinat, ne visi to vēl ir aktivizējuši, bet mēs aicinām to darīt, jā. Redz, un te uzreiz saistīties jautājums, tāds jautājums, kā ar viņiem cīnīties, tie, kas neaktivizē to e-adresi. Ir kaut kāds veids, kā nospiest kādu pogu, līdzīgi kā tā deaktivizācijas poga, nospiežam un viņiem visiem ar pātadziņu. Es nemācēšu komentēt precīzi par to, kā pret viņiem cīnīties, jo tas nav īsti manas amata pienākumos. Tas, ko es varu izdarīt, ir padarīt šo e-adreses aktivizāciju vienkāršāku, lai cilvēkiem arī būtu tas iemesls, jo, manuprāt, tas
Tas iemesls ir tas arī, kāpēc cilvēki arī neaktivizē to e-adresi, jo viņiem ir sajūta, priekš kā man tas ir vajadzīgs. Bet tad, kad viņiem ir šī e-adrese aktivizēta un viņi saprot to, ka viņiem tagad ir iekonomēts laiks un resursi par veidot kaut kādas veidlapas vai arī ejot klātienē iesniegt iesniegumus, ka viņi to visu var izdarīt digitāli, tad viņi sapratīs, ka tas tomēr ir laika ekonomija un viņiem tas varētu sagādāt kādu arī priekšrocību. Pareizi jau tu saki, nav jau jācīnās, ir jāparāda tie veidi, kā tas ir izdevīgi man, kāpēc man vajadzēja tai adresi, un tad jau viss arī atrasināsies. Vēl viens interesants jautājums. Ir iespējams kaut kur uzzināt uzņēmumu e-adresi. Ja es gribu uzzināt konkrētu uzņēmumu e-adresi, es viņam varu kaut kā to atrast, nosūtīt kādu oficiālu ziņu? Šobrīd saziņa ar uzņēmumiem un fiziskām personām vēl nav iespējama. Bet tas tiks attīstīts nākotnē. Un, kā jau minēju iepriekš, uzzināt uzņēmumu e-adresi ir ļoti vienkārši. Tas ir viņu reģistrācijas numurs. Redz, kā tad reģistrācijas numurs, un tā arī ir tā oficiāla adrese. Redz, kā tad atbilde arī šeit ir skaidra, un prieks dzirdēt par tiem nākamajiem soļiem, jo bija šeit vēl līdzīgi jautājumi, kā es, piemēram, varu kādai privātai personai aizsūtīt oficiālu ziņu, lai nav jāsūta varbūt papīra formātā. Tad es pareizi saprotu, ka šīs ir lietas, kas stāv tajā darāmo darbu sarakstā, un tas nākotnē varētu arī būt. Tieši tā. Redz, kā laba ziņa arī tiem, kas kāro šo funkciju. Labi, raugāmies tālāk. Kā automātiski risināt situāciju, ka e-rēķini netiek nosūtīti uz e-rēķinu e-adresi, bet tiek nosūtīti uz oficiālo e-adresi. Nedaudz tāds piņķers. Par e-rēķiniem stāstīs mana kolēģe Irina, jo šeit ir ļoti svarīgi saprast, ka e-adrese un e-rēķini šobrīd ir nodalīti. Ja jūs ieiet savā e-adresē un jūs paskaties kreisās puses izvēles rīkļos, jūs sapratīsiet, ka tur ir sadaļa e-adrese un zem viņas ir e-rēķini. Tā kā šīs divas lietas ir ļoti liels komponents, mēs viņus nodalījām, lai nav pārpratumi par to, kas ir e-adrese un kas ir e-rēķini. Tātad uz šo jautājumu noteikti atbildēs mana kolēģe Irina. Redz, kā tad visus e-rēķinu jautājumus pagaidām es vēl pietaupīšu. Labi, paskatīsimies, kas vēl šeit mums uz priekšu. Par to pārtraukumu ir viens, laikam jau tehnisks jautājums. Tas 14. līdz 16. augusts, vai ne, bija tie datumi. Jautājums tāds, vai sūtot dokumentus no lietvedības sistēmām, kas var pārbaudīt e-adreses pieejamību, šajā periodā būs padots no Latvijas LV status, ka korespondenta e-adrese nav aktīva. Laikam jautājums ir par to saziņu no sistēmas ar portālu šajā laikā. Kas notiek tajā brīdī? Ņemot vērā to, ka ja tiek sūtīts ziņojums no dokumentu vadības sistēmas, tas tāpatās iet pilnu apli caur mūsu sistēmu. Un tas nebūs tā, ka šie ziņojumi tur kaut kur pazudīs. Viņi vienkārši daļa no procesa tiks apturēts uz konkrēto migrācijas laiku, kas ir šis datums no 14. līdz 16. Bet atsākoties darbībai, viss strādās kā ir ierasts un vienkārši izvairoties no pārpratumiem, kurā tiek nosūtīti kaut kādi ziņojumi, kas ir starposmā, kas ir šajā migrācijas laikā. Var būt tā, ka šie ziņojumi arī var pazust, bet teorētiski viņiem vajadzētu stāties rindā un pēc sistēmas atjaunošanas darbībām viņi tiks tālāk nosūtīti. Bet, kā es ieteicu iepriekš, labāk visus svarīgos ziņojumus nosūtīt līdz tam 14. Lai var neuztraukties pēc tam, ka kaut kas ir palicis ne tur. Vai ne? Labs jautājums, vai kāds no tām kļūdām mācās līdzīgi kā jau ar gala darbu rakstīšanu, bakalaura rakstīšanu. Visi jau saka, dariet laicīgi, parasti izdara pēdējā brīdī, un tu pareizi saki, beigās nav laiks, lai kaut ko pielabot. Tā kā lieciet aiz auss Kārļa ieteikumu. Jautājums par veiktspēju. Kopumā portāla veiktspēju, vai par to tiek domāts tīpaši tajos karstajos brīžos, kad lielai daļai aiziet oficiāli paziņojumi e-adresē, un tad gribās slēgties klāt. Lietotājs komentē, ka ir bijuši kaut kādas reizes, kad kaut kas notiek lēnāk. Kā ar to tiek strādāts tehniski? Ar veiktspēju tiek strādāts līdzīgi, kad Latvijā ļoti pieprasīts ir saņemt pārmaksātos nodokļus. Un šogad arī visi stājās rindā un notika tā, ka jūs gaidat savu kārtu rindā, un tad, kad jūs pieslēdzaties šim portālam, jums arī ir normāla veiktspēja. Jūs varat izpildīt visas darbības, negaidot uz katru
katru klikšķi kādas 5 minūtes. Līdzīga sistēma ir arī e-adresē, kuru visi ziņojumi vai visas darbības tiek sastādītas rindā un izpildītas pakāpeniski vien pēc otras. Un, ja ir lielāks pieplūdums, tad līdz ar to tas laika intervāls gaidīšanai būs mazliet lielāks, bet tad šādi mēs cīnāmies arī pret veiktspējas spējām. Fantastiski. Jautājumi turpina nākt. Paņemsim vēl pāris laiks. Mums ir no kāda vecuma persona var oficiāli izveidot savu e-adresi? Jābūt pilngadīgam ir? Nē, manuprāt, bija 12 gadi. 14 kolēģi saka, 14. Nu, redz kā. No 14 gadu vecuma var e-adresi izveidot. Tad forša lieta, ko dzimšanas dienā izdarīt. Nopūt svecītes un uzstājas e-adresi pie reizes, vai ne? Varbūt jauna tradīcija šeit Latvijā. Tāda ir jautājums. Tu daudz, Kārlis, stāstīji par tiem statusiem. Jā. Viens jautājums, mēģināsim tā skaidri nosīt. Par statusu neaizsūtīts. Iestāde nemaz nesaņem dokumentu, jo notikusi kāda kļūda nosūtīšanas procesā. Un kā saprast to, ka jūs kā sūtītājs vai pēc tam varēsiet pierādīt, ka dokumentu sūtījāt, bet tas neaizgāja? Tur laikam tāds nedaudz juridisks arī jautājums. Šeit es minēju par to, ka ieejot iekšā ziņojumā ir sadaļa detaļas, zem kuras slēpjas arī nosūtīšanas laiks, slēpjas arī ziņojuma identifikators, pēc kuras ziņojumu var identificēt. Ja jūs esat šo ziņojumu nosūtījis, un tas jau ir aizgājis statusā apstrādāts un pēc tam neaizsūtīts, tad visticamāk iestāde šo ziņojumu ir saņēmusi. Viņi vienkārši nav viņu apstrādājuši līdz galam, līdz ar to viņi nevar piekļūt šim saturam, jo ziņojuma sūtīšanas brīdī ziņojums ir šifrēts un viņam nevar piekļūt tāpat viena. Viņu vajag speciāli izgūt, lai tu tiktu pie tā satura. Un ja viņi pie tā netiek, tad parādās arī status, kad ziņojums nav izgūts un jūs kā sūtītājs varat pierādīt, ka es šajā un šajā datumā, kur ir identifikators, kur ir datums, esmu sūtījis ziņojumu, bet tas nav saņemts līdz galam. Līdz ar to jūsu pusē atbildība krīt. Tikko bija jautājums par e-formām. Ir e-forma fiziskai personai, e-forma juridiskai personai, vai ielogojoties tiks piedāvāta atbilstošā e-forma atkarībā no subjekta. Kā tur tas tiek nodalīts? Šobrīd ir tā, ka e-formu iestādes var izveidot gan juridiskai, gan fiziskai personai. Līdz ar to, ja iestāde ir izveidojusi divas e-formas, vienu, kas ir paredzēta juridiskai personai, vienu, kas ir paredzēta fiziskai personai, tad loģiski, ja es kā fiziska persona uzklikšķinu uz saites, kur ir e-forma, kas pieejama juridiskai personai, es šai saitē netikšu klāt. Bet, ja es uzklikšķināšu, kas ir pieejama fiziskai personai, tad es tikšu klāt. Protams, nākotnē ir jau iecerēts arī attīstīt šo sfēru, ņemot vērā visi, kas ir aizpildījuši e-formas, saprot, ka šobrīd tas nav īsti lietotājiem liederīgi, jo jūs redzat tikai saiti un jūs īsti nesaprotat, par ko ir šī e-forma. Tāpēc iestādes nāk arī pretī mums un pakalpojumu aprakstos arī apraksta, kura saiti ir jāizmanto, un tādā veidā var pārliecināties, kas ir viņiem. Bet par jūsu jautājumu, vai viņas var apvienot, jā, viņas var apvienot. Vienkārši izveido vienu e-adresi, kas ir pieejama gan fiziskām, gan juridiskām personām, un ar nosacījumu loģiku apvienot konkrētos laukus, kas ir nepieciešami juridiskām vai fiziskām personām. Tādā veidā, ja aizpildītu e-formu fiziska persona, viņai attēlotos visi dati, kas ir nepieciešami tikai fiziskām personām, un atkal otrādāk juridiskām personām būtu nosaukums, reģistrācijas numurs un tādi. Paņemsim pēdējo jautājumu. Citai bieži vien ir situācijas, ka atnāk paziņojums e-pastā par to, ka saņem ziņojums e-adresē, bet paša ziņojuma e-adresē nav. Kāpēc tā? Vispār jautājums, vai tā var būt, ka tu saņem un šis ir nav. Tas, ko es stāstīju par e-pasta validāciju, jeb apstiprināšanu. Tas nozīmē, ka kāda cita persona, jo, piemēram, Jāņi Bērziņi Latvijā ir ļoti daudzi, un ja kādam no viņiem arī ir e-pasts, vienam ir janisbērziņš@gmail.com, otram ir janisbērziņš.inbox.lv. Un ja kāds no viņiem norādīs to e-pastu ir nekorekti, jeb kaut ko sajaucis, vai tā būtu slīpsvītra vai kāds burts, tad viņš var ievadīt šo jūsu e-pasta adresi, bet tas reāli nepieder šim konkrētajam cilvēkam, jo tā ir vienkārši bijusi drukas kļūda. Un tādā rezultātā beigās man var ienākt paziņojums e-pastā, ka man ir ziņojums, bet tad es ieju savā adresē un saprotu, ka man nav tā ziņojuma.
Tas nozīmē, ka visticamāk kāds cits cilvēks savā profilā ir ievadījis manu e-pasta adresi. Man tā visu laiku gadījās. Bija tā savulaik studijās. Mēs bijām kopā ar vienu citu kolēģi, kursa biedru. Viņam e-pasta adrese bija artis.ozolins@inbox.lv. Viņš bija pirmais. Man vajadzēja pierakstīt ar CH beigās, Ozolins. Tad mēs viens otram sūtījām visu laiku e-pastus no pasniedzējiem, jo tā gadījās. Dažkārt tā dzīvē notiek, bet it kā no vienas puses smieklīgi, bet no otras puses tas parāda to, cik būtiski tomēr ir šo e-pastu validēt arī, lai tā saziņa ir nepārtraukta un lai nesanāk tā, ka kāds būtisks ziņojums no valsts vai no kādas iestādes kaut kur paliek aizmirsts un beigās ir liela bēda, kā tad nepamanīja. Bet liels paldies, Kārli, ka biji kopā ar mums un palīdzēji šos visus jautājumus labāk izprast. Paldies, Kārli! Aplaus Kārlim!